Storent Eiropas kausa izcīņa ātrumlaivām. Ātruma ģenerālsponsors Seat Telkom, partneri Mikor ceļu būve un Latvenergo. Biļetes iepriekšpārdošanā, biļešu servis kasēs. Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji. Mani sauc Lāsma Irša, un šodien mēs jums piedāvājam raidījumu, speciālu izlaidumu par šonedēļ sestdienu un svētdienu aizkrauklē gaidāmajām ātrumlaivu sacensībām. Un Radio 1 studijā viesojas viens no pasākumu organizatoriem un dalībniekiem Andis Ratnieks. Labdien, Andi! Labdien, sveiciens visiem! Pastāstiet vairāk par šīm gaidāmajām sacensībām, cikos tās sāksies un kādas sacensības tieši ir paredzētas programmā. Kā jau minēts, sacensību datums 30. un 31. jūlijas. Sākums priekš sportistiem ir jau diezgan agri. 8:09 no rīta sākās brīvie treniņu braucieni, taču sacensību atklāšana paredzēta 12:30 un 1:00 ir paredzams, ka būs pirmais starts, pēc kuriem sekos arī kvalifikācijas braucieni Eiropas laivu klasēm, un tad arī visa diena secīgi norisinās. Tātad vienas sacensības notiks Eiropas mērogā? Jā, divas laivu klases, FR1000 jeb gliseru klase un O350 skuteru klase. Tur būs viesi no Eiropas. Katra no šīm laivu klasēm piedalās Eiropas, respektīvi Eiropas posma ieskaitē. O350 laivu klasē šis jau ir otrais posms, pirmais norisinājās Itālijā, un šis ir otrais un noslēdzošais, respektīvi tiks noskaidrots Eiropas ātrākais sportists šajā laivu klasē, kur pretim priekš gliseriem FR1000 šis ir pirmais posms šogad, pēc nedēļas ir posms Vācijā, un pēc tam secīgi vēl divi posmi, viens Lietuvā un viens Čehijā. Divas laivu klases FR1000 un O350, kā viņas tā tīri praktiski atšķirās? Viena no laivu klasēm, FR1000, ir tāda, kurā pilots sēž iekšā, viņš ir sēdus, līdzīgi kā automašīnās, laivai ir drošības kokpits, un laiva tiek dzīta uz priekšu ar pārsvarā motociklu dzinējiem. Galvenais kritērijs ir, lai jauda nepārsniegtu 1000 kubikcentimetrus. Savukārt otra laivu klase ir zināmā mērā ekskluzīvāka. Pilots guļ iekšā uz vēdera, galva ir uz priekšu, abas rokas aizņemtas ar stūrēšanu un gāzes uzdošanu, un savukārt abas kājas aizņemtas ar pedāļu spaidīšanu, kuriem katram arī ir sava funkcija. Tā kad īstenībā, lai arī abas laivas vadīt nav diezgan vienkāršs pasākums, šī otrā prasa vēl mazliet vairāk piepūles un saprašanas, kā to darīt. Un cik un kādi sportisti piedalīsies šajās sacensībās? Uz doto brīdi mums ir pieteikumi no 16 ārvalstu sportistiem. Pārstāvētās valstis ir Itālija, Vācija, Čehija, Slovākija, Anglija, varbūt kādu piemirsu. Un tāpat katrā no laivu klasēm startēs arī Latvijas piloti, gan es pats laivu klasē O350, gan arī mani Latvijas konkurenti. Tāpat arī FR1000 gliseru klasē 4 piloti no Latvijas būs noteikti. Kuri no ārzemniekiem varbūt ir tādi spēcīgākie un ievērojamākie? FR1000 gliseru klasē viennozīmīgi daudzu gadu garumā pārāk ir bijuši vācieši. Šogad ļoti ceram uz Lotāru Milleru panākumu, kurš ir aizkrauklis kluba biedrs un viens no katrā ziņā ātrākajiem pilotiem Latvijā. Un O350 laivu klasē Claudio Fanzini no Itālijas noteikti brauc pēc Eiropas čempionāta titula. Katrā ziņā paskatīsimies, mēģināsim viņam to ūdeni mazliet samaisīt, lai tas nedodās tik viegli rokā. Skatīsimies. Tā kā skatītājiem arī būs ļoti interesanti vērot gan spēcīgus ārzemniekus, gan arī būs ko atbalstīt no vietējiem sportistiem. Varbūt ir kādas īpašas aktivitātes, kas paredzētas skatītājiem vēl bez sacensību vērošanas? Jā, tā ir. Skatītājiem šogad piedāvājam divas ēdināšanas teltis, tāpat būs atrakcijas bērniem, piepūšamās atrakcijas un mešana pa bunģām un vēl šis tas, kā arī būs gan vietējie, gan arī no tālākiem novadiem tirgotāji, amatnieki, respektīvi skatītājiem būs vēl arī citas lietas, kur pievērst uzmanību, aizpildīt brīvos laikus starp braucieniem. Un cik ilgi šīs sacensības plānots, ka notiks? Ja mēs pieņemam, ka sākās viss pēc plāna 1:30, tad pēdējie braucieni sestdienā varētu beigties ap 5 līdz 6, un svētdienā pavisam līdzīgi, tāpat ap 5:05 varētu būt noslēgums sacensībām. Un kā un kur var iegādāties biļetes un cik tās maksā? Biļetes iepriekš pārdošanā var iegādāties biļešu servisa kasēs. Biļešu cena 2 dienām iepriekš pārdošanā ir 6 eiro, kā arī labā ziņa. Esam pieņēmuši lēmumu, kad arī pasākuma norises dienās biļetes iegādājoties par 6 eiro, jūs varat apmeklēt pasākumu abas dienas. Jūs pats teicāt, ka arī piedalīsieties sacensībās un O350 klasē startēsiet. Kāpēc esat izvēlējies vispār šādu interesantu un arī diezgan ekstrēmu sporta veidu? Patiesībā tā vēsture ir visnotaļ sena.
Tie bija noteikti 90. gadu beigas tās bija, kad es pirmo reizi dzīvē redzēju šīs te klases laivu Liepājas sacensībās, un jau tad man bija iekšā tāda sajūta, ka kādu dienu es ar to laivu braukšu, kādu dienu man tāda būs. Un tad, kad jauniešu sportista gaitas 2003. Gadā, teiksim tā, beidzās, sportam uz ilgu laiku pielikām punktu, tad tagad pēc 10, 11, 12 gadiem atgriežoties sportā, faktiski bija tā, ka jā, uz šo laivu es tēmēju, pienāca laiks, un tas ir iemesls, kāpēc viņa man tagad ir un kāpēc tieši ar šo laivu es piedalos sacensībās. Ko par to saka ģimenes locekļi? Ģimenes locekļi, kā daudzi citi brīžiem saka, kad ar galvu nav viss kārtībā. Te pašā laikā no ģimenes ir 100% atbalsts. Pretējā gadījumā to vienkārši nevar izdarīt, jo tas aizņem ļoti daudz brīvā laika. Ir pavisam sarežģīts to visu salikt kopā, taču gan pie organizēšanas, gan citos jautājumos man palīdz mana sieva. Mēs katrā ziņā esam spēcīga komanda paši par sevi individuāli, tādēļ mēs to varam. Cik daudz laika paņem tieši trenēšanās un kāda tā ikdiena izvēršas nodarbojoties ar šādu sporta veidu? Patiesībā ir tā, ka ideālā gadījumā būtu tā, ka arī ziemā, domājot par vasaras sezonu, zināms laiks tiek pavadīts zālē, jo fiziskai sagatavotībai ir nozīme. Tajā pašā laikā treniņi sezonas laikā un pirms sezonas, teiksim tā, 2 līdz 3 nedēļas, ja mēs tā kopā saskaitām pilno laiku, pa dažām stundām dienā ir tas, ko mēs pavadam uz ūdens. Nevienmēr tas izdodas 100%, jo tāpat ir jāieplāno laiks, ir kaut kādas tehniskas ķibeles, kaut kas ir jāskruvē, jāsaremontē un atkal tehnika ir jāsagatavo. Taču sezonā starp sacensībām tāpat cenšamies pabraukt 2-3 treniņus, ja izdodas, un katra sacensība ir kā treniņš. Un kādi ir lielākie panākumi līdz šim? Līdz šim ir tā, ka pagājušais gads manā laivu klasē mazliet mums bija tehniskas ķibeles un diezgan cimperlīga tā laiva, tāpēc netikām pirmajā sezonā burtiski galā, un tikai pēdējā sacīkstē izdevās izcīnīt pirmo vietu. Savukārt šogad iet jau stipri raitāk, braucam visas sacensības, gandrīz visi braucieni ir nobraukti, un pēdējā sacensības Alūksnē tur izdevās izcīnīt pirmo vietu. Un līdz kādam vecumam var nodarboties ar šādu sporta veidu? Faktiski tā, ka tie vīri, ko redzējām Eiropas sacensībās pirms 2 nedēļām, grūti pateikt, ap 60 gadiem viņiem noteikti bija, un nelikās, ka viņi tagad pēdējo sezonu gribētu piedalīties. Manuprāt, viņi vēl gadus 5-6 noteikti brauks. Un no cik gadiem var sākt? Ir dažādas laivu klases. Pasākumā redzēsim arī visas Latvijas laivu ieskaitas klases, un jaunākie piloti ir 10 gadus jauni bērni, vēl joprojām tajā vecumā, un mazākajās laivu klasēs no 10 līdz 16 gadiem faktiski tas ir tas laiks, kad sākās ūdens motosporta gaitas. Un cik bīstami bērniem ir šāds sporta veids, salīdzinoši ar kādiem citiem varbūt? Bez šaubām sacensības uz ūdens viss mēdz notikt, laivas mēdz arī apgāzties. Tikko vakardien bija Eiropas čempionāta pirmais posms GT15 laivu klasē Tallinā, un mūsu kluba pilots Lauris Badauķis cieta nelielu neveiksmi, laiva apgāzās, bet viss kārtībā, tehnika būs noteikti gatava jau uz aizkrauklas sacensībām pēc nedēļas, un pilots burtiski pēc minūtēm 10-15 nonākšanas krastā jau smaidīja, viss bija kārtībā, diezgan interesants pasākums katrā ziņā viņam pašam. Tā drošība uz ūdens ir svarīga, un arī tā vienmēr pie tās tiek īpaši piedomāts. Jā, viennozīmīgi uzskatu, ka drošība, ja mēs runājam par 3 Baltijas valstīm, sacensību laikā uz ūdens viennozīmīgi ir visaugstākajā līmenī. Ir 2 speciāli aprīkotas glābēju laivas. Ik viens glābējs, viņi ir profesionāļi savā ziņā. Tas nav tā, ka tiek paņemti cilvēki no malas, kuri ieliks ūdenī un kādu vilks ārā. Tie vīri tiešām zina, ko viņi dara. Un pat tad, kad gadās kāds misēklis ķibila laiva apgāžās, glābēji burtiski tajā pašā momentā ir klāt un tiek izdarīts maksimums, lai avārijai būtu pēc iespējas minimālākas sekas. Runājot par šīs nedēļas nogales pasākumu, tas nevarētu notikt bez atbalstītāju un sponsoru palīdzības. Kam vēlaties pateikt paldies? Jā, bez šaubām. Viens no pasākuma galvenajiem vaininiekiem ir uzņēmums Storent. Tāpat milzīgs paldies mūsu ģenerālsponsoram Telkom un partneriem Latvenergo, Viršjā un vietējiem jēkapiliešiem Mikor ceļu būvei. Un kas vēl būtu tāds pēdējais uzsaukums visiem klausītājiem, kāpēc būtu jābrauc uz aizkraukli sestdienu, svētdienu un kas būs tas, ko viņi iegūs? Droši vien atbraukt vajadzētu kaut vai tā iemesla dēļ,
kad šis noteikti ir viskaļākais, visātrākās laivas, ko mēs Latvijā esam redzējuši pēdējo gadu laikā. Un katrā ziņā tur būs ko redzēt. Eiropieši cīnīsies par savām vietām, mēs latvieši cīnīsimies par savējām. Un noteikti sekošana līdzi trasē mūsu pilotiem, mūsu favorītiem, tas būs aizraujošs notikums viennozīmīgi. Labi, Andi, paldies par sarunu, lai jums veicas. Viss kā pienākās norganizēt pasākumu, lai ir daudz skatītāju un skaļš līdzjutēju pulks. Tātad, dārgie klausītāji, vēlreiz jums atgādinu, ka ātrumlaivas sacensības notiks jau šajā nedēļas nogalē, tātad 30. un 31. jūlijā Aizkrauklē, un visi esat laipni gaidīti. Uz tikšanos Aizkrauklē. Jā, tieši tā, tiekamies Aizkrauklē. Visu labu! Tā. Storent Eiropas kausa izcīņa ātrumlaivām. 2 dienas aizraujošs ātrums līdz pat 170 km/h un izklaide skatītājiem. 30. un 31. jūlijas Aizkrauklē. Ātrākie sportisti no Latvijas un Eiropas. Ātruma ģenerālsponsors Siat Telkom. Partneri Mikor ceļu būve un Latvenergo. Biļetes iepriekšpārdošanā biļešu servis kasēs.